Restīvi jautājums ir tāds, kā ar svēto garu, kā zināt ar svēto garu, kā zināt, ka tu esi pareizā virzienā, kā zināt, ka tu esi svētā gara vadīts. Jā, teiksim, un bija tāds jautājums, kādi būtu augļi svētā gara. Jo tā, ka mēs runājām par to, kad mēs runājām ar Olgu, mēs runājām, es teicu, ka vajag ticīgiem cilvēkam vajag saprast, jeb sajust, jeb zināt svētā gara augļus. Lūk. Patiesībā ļoti laba tēma, tikai es tūlītās sapratīšu, kā aiziet tajā. Pirmais bloks, ko es gribu pateikt, un tas ir svarīgi. Ja mēs nepazīstam svēto garu, ja neesam iegrimdējušies viņā, un ja mūsu draudzēs nerunā par svētā gara klātbūtni un nemāca par svaidījumu, nemāca par to, kā būt svaidījumā, kas ir svaidījums, kas vispār ir pēc definīcijas svaidījums, kā ar to dzīvot, kā to dabūt, kā tai atrasties, kā to saņemt, kā to noturēt, kā visa šī te jaunās derības pasauli, ja mēs par to draudzēs nerunājam, tad mēs nonākam vienkārši tādā vieglā, interesantu domu apkopojumu pulciņā. Mēs mācāmies vienkārši gudras lietas, kā būt cilvēkam sabiedrībā, ģimenē un tā tālāk. Un tam īsti nav vairs nekāda sakara tā nav vairs kristietība, bet tā ir pareizas dzīves skola. Un tāda kursa ir ļoti daudz, es pat nesaukšu vārdos, bet ir tāda skola, šāda skola un tā tālāk. Ir vienkārši apkopojums ar pareizām darbībām. Un pēc būtības bieži tas ir kaut kāds atvasinājums no draudzes, atvasinājums no Dieva vārda, atvasinājums no evaņģēlija. Bet tas nav evaņģēlijs. Tas ir sistemātisks kaut kas paņemts no Dieva vārda iespējams, paņemts no kristīgas kultūras, paņemts no taviem vecākiem, kur nāca uz baznīcu 30-40 gadus no vecmāmiņas, paņemts kā tradīcija. Un tad cilvēki to turpinājuši. Citi ir aizņēmušies to no citām reliģijām, no citām domām, bet tam nav saistība ar jauno derību, tam nav saistība ar svēto garu. Tāpēc, ja mēs no draudzes, jeb baznīcas separējam no svētā gara svaidījumu, jeb zināšanu, svētā gara universitāti, mēs zaudējam pārdabisku draudzi. Mēs zaudējam to, ko Jēzus patiesībā izdarīja. Pa lielam globāli, ja mēs skatāmies, vai tas atslēdz svēto garu, vai tas atslēdz jaunu derību, vai tas atslēdz Dievu, neatslēdz, jo viņš ir daudz vairāk par mācību. Viņš ir daudz vairāk par mūsu domām par viņu. Es vēlreiz atkārtošu. Dievs ir daudz vairāk par mūsu domām par viņu. Viņi ir daudz vairāk, jo viņš mūs mīl daudz vairāk, daudz dziļāk, viņš mūs saprot daudz specifiskāk, nekā mēs saprotam viņu. Okay? Bet vai būtu vēlams draudzēs būt, vai mēs, pagriezīšu savādāk, vai mēs gribam redzēt šodienas sabiedrībā spēcīgas, kā mēs sakam, kristieši ugunī kristītas, jeb svaidījumu, piepildītas, pārdabiskas draudzes, mēs gribam redzēt. Bet mēs viņas nekad nedabūsim, ja mēs apstāsimies prāta pasaulē, bet neiegrimsim gara pasaulē. Un šeit sākās garīgā universitāte. No bauslības, par kuru Pāvils runā, viņš saka, bauslis jums bija iedots tā kā skola, tā kā skolotājs. Un tas bija tā kā bērniņiem, ka jūs skaidrot, šito var, to nevar, tā ir pareizi, tā nav pareizi. Bet jaunā derība ir universitāte, jūs kļūstiet tuvāk, jūs esat tajā pašā asins grupā, jūs esat kļuvuši tā kā nonākuši pasaulē iespējams, kuru jūs nesaprotiet vēl. Bet tā ir jūsu pasaule jaunā. Tā kā sveiki, laipni aicināti jaunajā pasaulē. Jūs vēl neziniet, ko ar viņu darīt, bet es jūs iemācīšu, saka skolotājs Svētais Gars. Easy. Tas ir tā. Lūk. Un tad, kad mēs atgriezīsim draudzēs mācību par svaidījumu, par harizmu, par svētā gara klātbūtni, par operāciju, par sadarbību, tad mūsu pasaule izmainīsies. Tajā virzienā, kurā viņai ir jāizmainās. Pirmais, ko tu jau pieminēji, un tas ir ļoti labs jautājums, vai svētā gara augļi, kā viņus atpazīt. Viens no augļiem ir prieks.
Es redzu prieku. Tas izklausās tik ļoti banāli. Prieks ir svētā gara augļi. Es saku, galvenais ir svaidījums, jeb spēks, es saku, harizma, es saku, svētais gars draudzē. Un tu domā, draudze ir tāda drūma. Draudzē sēž cilvēki ar drūmām sejām. Un tad domā, izrādās, ka tas ir ļoti svarīgi, lai tavā dzīvē būtu pozitīva sajūta, lai tu būtu priecīgs. Ja tu neesi priecīgs, nākošais solis ir psihoterapeits pēc pāris lekcijām, vai ne? Pāris lekcijas tur pamācīt tev pareizi reaģēt, miedarbības ar cilvēkiem. Bet ja nav gara, nav pamata. Pamats ir primārs, gars ir primārs. Pēc tam ir tās zināšanas. Sajūta. Nē, kristieši nedrīkst runāt par sajūtām. Nē, mēs neesam dvēseliski. Ne. Un tā tālāk. Nē, jums ir jābūt sajūtām. Jūs jau neesiet roboti. Jums ir jābūt sajūtām. Kad jūs satiekiet cilvēku, jūs gribiet viņu redzēt, vai jūs gribiet viņu redzēt ejam. Ja? Jūs paspiežiet roku un sakiet savam draugam, čau, es esmu noilgojies pēc tevi, man bija prieks tevi redzēt. Tās ir sajūtas, vai ne? Tā ir laba sajūta. Es gribu braukt uz draudzi, jo es jūtos kā mājās, vai es gribu braukt uz draudzi, tāpēc, ka man tūlītās piezvanīs un nostrostēs, ka es neesmu atbraucis. Baigā cita sajūta, vai ne? Viena sajūta es gribu, un otrs sajūta es baidos. Un tas, kur mēs sākam iet bez svētā gara, un tas ir tieši par augļiem. Tur, kur nav svētā gara auglis, tur ir bailes, tur ir pienākums. Negatīvā nozīmē pienākums. Pienākums var būt arī labs, tas, kas tev dara prieku. Bet tā ir verdzība. Un tieši tas ir dvēseliska kristietība. Dvēseliska kristietība ir darīt caur piespiedu. Un to sauc par farizeismu. Tas ir tas, ko sauc par šīs pasaules garu. Likums, pamats, bailes, darbība uz baiļu pamata. Bet garīgs ir ar svētā gara augli, kas tevi pārtransformē, transform to freedom, prieks, mīlestība, es gribu, es esmu laimīgs, man ir labi. Un lūdzu, reku, tev ir pilnvērtīgs, nevis banāls, tikai viens vārdiņš, banāls, svētais gars priecīgs. Un tad saka par tiem kristiešiem, saka, tie kristieši, kas ir priecīgi, viņi ir vieglprātīgi. Vai ne? Nē, mēs ejam tālāk. Mēs zinām, kas ir priecīgs. Mums ir dzīvība. Mēs zinām, ka caur šo prieku mēs tevi atbrīvojam. Mēs zinām, ka caur šo prieku tev ir dzīvība. Mēs zinām, ka caur šo mēs reprezentējam savus debesis, savu tēvu, savu tēviju, un mēs ieliekam tavā garā prieku un dzīvi. Un tad, kad tu esi lejā, kad tu esi savā depresijā, mēs tev grābjam ārā un piečārdžojam tev pilnu ar dzīvību, ar prieku. Tā ir vēlme būt tādā, tā kā būt mājās. Lūk, viens no svētā gara augļiem ir prieks. Un tā par katru es varētu tev teikt. Bet kā tu vari zināt savā dzīvē? Tieši tā, ja tu jūti, ka tu esi spiedienā, ja tu esi kompresēts, ja tavs attiecības ir kompresēts, kaut kas nav kārtībā. Ja tu kā kristietis vai kristiete, tu man saki, es esmu kristietis. Tu esi kristietis, ja es redzu tevi nelaimīgu uz leju. Iekšēji uz leju. Es nesaku, ka tev kā klaunam jāstaigā visu laiku. Ja ir pa gaisu. Es runāju par normālu attieksmi dzīvē. Ja es redzu, ka tev nav spēka, es pateikšu tā, cilvēks bez spēka, nav enerģijas, nav enerģija. Viņš ir izsūkts, viņš ir beidzies. Kaut kas nav kārtībā. Nav. Kamerā. Nav tas. Tas ir baigi svarīgi. Tās arī ir attiecības ar debesīm. Jā, ko dara mūsu pretinieks? Pretinieks ir antikraist, antisvaidījums. Viņš nodarbojas ar to, lai beigtu. Visu, ko viņš dara, viņš tev to krāniņu mēģinās dzīvē, tava dzīve, mēģinās to krāniņu aizgriezt ciet. Nebūs tā prieka, nebūs vēlēšanās, tu būs lejā. Un ko tevim tādu? Tas ir, tad, kad tu esi lejā, tad gan esi uzmanīgs, kas iet tavām ausīm garām. Jo tad nāk kāda mācība vai kaut kāda jauna apziņa,
Un bieži vien, kad tu esi garā vājš, tā kā lejā, un ap tevīm nav cilvēki, tas ir otra tēma, par ko es tieši gribēju šodien runāt, tu zaudē to imūnsistēmu iekšējo, un caur tavām ausīm var ienākt jauna mācība, jauns spēks, kaut kas cits. Viņš tev ieskaidros, kad nelaimīgam vai nelaimīgai būt ir normāli, tā tu izskaties daudz pieaugušāks, daudz gudrāks. Kad dusmīgam nedaudz izskatīties, tas ir daudz pieejamāk sabiedrībā un tā tālāk. Bet tas nav Dievs. Ja, tev var pamazām ieskaidrot to, kad tu esi lejā, ja, kad šī slimība vai šī grūtība, viņa ir norma, kad tu neesi aizgājis uz pietiekami daudz dievkalpojumu, vai tu neesi paņemts šūniņu, tāpēc, ka tev mācītājs teica, ka tev jāņem šūniņu, un tagad tev Dieva sots atnāca. Ja? Visādi varianti, tur dažādas modifikācijas. Es pat negribu slavināt šobrīd, godīgi sakot, es negribu slavēt ienaidnieku, runājot par viņu, jo tas, kāda ir šī pasaule, cik viņa ir drūma, cik viņa ir slikta, cik viņa ir noziedzīga, cik viņa ir grūta, bieži vien dzīve grūta, tas nav, mums par to nav jārunā. Mums ir jāsāk runāt par to, cik Dievs ir labs, un cik viņš ir uzvarošs, un cik daudz viņā ir spēka. Un tas ir jaunā derība. Okay? Tāda man tev atbilde. Tad, kā zināt, skatīties teritorijā, gaisma vai tumsa. Vēl piebildīšu, vakar bija iespēja satikties ar kādu arī cilvēku, un viņš teica garām ejot, kad kā pateicieties, tas vecā tradicionālā kristīgā tēze, pateicieties par visu Dievam, varbūt, kad, piemēram, jūs dzīvē notika kaut kas tāds, lai jums kaut kas cits nenotiktu. Tā ir forša parastā atbilde, ja? Bet es palaboju, man nācās palabot, es teicu, nē, par visu es nevaru pateikties Dievam. Es pasakos Dievam par to, kas viņš ir. Es pasakos Dievam par to, ka viņš ir labs, jo viņš ir labs, un es savā dzīvē pasakos par to, kas ir labs, bet es neiešu pateikties viņam par to, ko viņš nav darījis. Tas taču viņu apvainos. Viņš nav novēlējis, šeit nav neviena cilvēka, kura dzīvē viņš būtu novēlējis kaut ko sliktu. Un ja jūs sākat pieņemt, ka kaut kas slikts ir jūsu dzīvē noticis, tie jau vairs nav tīra patiesība, tie jau ir meli. Kāds jums ir iestāstījis to? Jūsu konstrukcija. Iespējams tāpat, varbūt jūs nesiet tik ļoti īpašā statusā, ka jums ir sūtīta vēlna armija virsū, lai viņi jūs tur mācītu un apmaldītu. Bet jūsu iepriekšējās pieredzes domāšanas veids gan var jums patraucēt. Tas ir svarīgi. Tobiš, jūs esat kaut kādā posmā dzīvē, jūs esat lejā un jums sākiet domāt lietas. Ne jau vienmēr būs, kad tumsas eņģeļi būs jums metušies virsū. Kristiešiem tā liekas, ka mēs visu laiku esam karā un vai ne, it kā Jēzum būtu bijušas rokas pa īsām. Viņš to karu nebūtu pabeidzis. Bet var būt, kad jūsu domāšanas veids gan jūs velk uz leju. Un šeit ir būtiski, kas tev ir par cilvēkiem apkārt. Bet šeit ir ļoti būtiski. Jo tu vari būt viens pats stiprs, un tik un tā visstiprākam cilvēkam ir vajadzīgi domu biedri, draugi, lūkšana, svaidījums, klātbūtne, cilvēki, kuri ar viņu ir kopā, lai arī cik kruts tu nebūtu. Tas ir nenormāli svarīgi. Tas, ka tev ir atbalsts, ka tu esi kopā, un tas, kas nes tevi gaismā, kas tevi tur iekšā. Ja? Tāpēc pateikties par visu nevajag, vajag pateikties par labo. Un tad ir tiešām jēga pateikt, ka Dievs, es pateicos par visu, ko tu esi sakārtojis manā dzīvē. Un tad būs no sirds. Tā, ja nav, tad tie ir tādi pusmeli. Tev dzīvē meta ja nav notikusi. Tev dzīve nav izmainījusies, bet tu tā kā ej un saki, paldies tev par šito kiku, paldies tev par šito zilu aci, paldies tev par, ka es nokritu, paldies tev, un paldies tev, ka tu esi visu sakārtojis manā dzīvē. Kā romiešiem tā raksta vieta. Paldies, es egzaltēti saucu uz debesīm, ka tu sakārtoji starp sevi un manu attiecības. Tā ir tā raksta vieta. Ar muties apliecina Jēzu par kungu un tā tālāk. Bet par ko tad tu to dari? Tev viss ir kārtībā dzīvē?
tajā zonā. Ja tev nav, tad ir jautājums, kam tu melo? Dievs it kā nezina, ka tev nav. Dievs zina, ka tev nav. Tad tev jātiek skaidrībā, kas tur nav līdz galam. Un mēs tiksim ar to skaidrībā, un mēs tam iziesim cauri, un mēs nonāksim tajā punktā, kad viss ir izdarīts, viss ir kārtībā. Paldies tev par tavu svētību manā dzīvē. Iesim tālāk. Ja mēs šodien kā kristieši šeit atrodamies nelaimīgi, mums ir tas jāatrisina, jo mums ir jābūt kārtībā. Es nesaku, ka jums jābūt pastāvīgā adrenalīnā, bet ja mums ir kaut kādas zonas, kurās mums neiet, mums ir pazudis saikne ar debesīm. Svētums ir mums, neviens to nevar atņemt. Bet mēs esam paši nozaudējuši kompasu. Lūk, kas ar to ir jānodarbojas. Nu, uzdošu jums jautājumu. Kad jūs nodarbojaties ar kādu uzņēmēju darbību, cik no jums nodarbojas ar uzņēmēju darbību ikdienā, biznesu, kaut kādu, jebkādu, ja? Visi? Pareizi? Jā, jūs esat... Nu, exactly. Nu, jūs tērējat laiku, savu dzīves laiku savai lietai, pasakiet man. Nu, taču tērējat, vai ne? Un visticamāk, veiksmīgākie no jums tērē diezgan daudz. Jūs vienkārši domājat par to, jūs plānojat. Daži pat vizualizē. Daži izsapņo. Daži domā, ka es gribu rītdien būt tāds un tā. Citi liek eksāmenes, citi plāno, citi tur programmē un tā tālāk. Citi riskē, citi investē. Tagad mēs gribam runāt par debesu valstību, un mēs gribam atrisināt dziļākos sirds jautājumus, zinot to, ka mēs esam kļuvuši par mājas līdzīpašniekiem, mēs esam jaunā sistēmā, debesu valstībā, bet mēs neko nezinām par to. Un jūs gribat, lai jūsu dzīvē bez nekādas izziņas procesiem, bez nekādiem riskiem, izziņas procesiem, jūs nonāktu dziļā, lielā Dieva klātbūtnē, nesot uz sevīm atmodas garu, tavā gadījumā, dziedināšanas spēku, reformāciju, dziedināšanu, ja, pravietisku, brīnumus, finansiāls brīnums. Jūs gribiet tā vienkārši, lai tas notiek? Jums, jā. Tas bija retorisks jautājums. Retoričeski вопрос. Nu, protams, ka jau, ne? Tad jums ir jāvar vismaz gribēt riskēt. Draugi, saprotiet? Jums ir jāvar metodiski plānot, eksperimentēt, meklēt. Jums ir jābeidz baidīties savā dzīvē, atvērt durvis gara pasaulē. Noriskēt. Jums ir jāpārstāj baidīties. Jāpārstāj justies neērti. Un tas ir pirmais tikai. Tad pārstāt baidīties. Iet nākošo soli. Bet otrais, tas jums prasa laiku. Draugi, jums prasa laiku. Nu, nav cita varianta. Jūsu laiku tas prasa. Tātad jautājums ir, kā dzīties pēc debesu valstības, nezīties pēc tā, kas ir šajā zemē. Tā ir pieliekamā daļa, tas tāpat būs, respektīvi, tā kā mēs runājam par tām uzņēmējdarbībām. Jā, Matei 6:33. Tātad, bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Jā. Citā ļoti interesanta vieta, tad nedzenieties pēc Jēzus. Pirmkārt, viņš neatslēdz to, kad jums ir jādzenās par šo zemes lietu. Viņš neatslēdz to, kad jums ir vajadzīga labklājība, manta, labvēlība un vispār labas attiecības ar cilvēkiem, starp cilvēkiem. Bet viņš akcentē to, kad viņš saka, kad jums ir jādzenās, jeb jātiecās, jeb jāpārstrādā domāšanas veids uz jaunu veidu, un sevišķi tajā brīdī, kur viņš kalna runā to saka, Mateja,
Viņš tā kā saka, viņš tieši uzrunā viņus par jaunu pasaules uzbūvu. Viņš saka, būs jauna pasaules uzbūve un būs gara pasaule. Un jūs tiksiet noņemti no tās vecās sinodālās domāšanas veida, kas ir līkums, paražas un viss pārējais, un jums būs jādomā citā virzienā. Lūk, viņš saka, ka arī necensties nedzīties pēc tādām, materiālu apstiprinājuma lietām, bet viņš nevienā vietā nesaka, ka pārstāt nodarboties, teiksim, ar uzņēmēju darbību tieši pretēji. Jā, viņš viss notiksies. Jā, sabalansēt. Un ja mēs šodien koncentrējamies sarunā vairāk par garīgo pasauli, nevis parasto pasauli, tad es uzsveršu priekš skatītājiem, ka parastā pasaule, viņā ir jābūt apstiprinājumam tavā dzīvē, šī zemē, tagad, pilnu atdevi no debesīm, veselībai, labvēlībai, labklājībai, ar visām izrietošajām sekām, jo tev ir jāieslēdzās dabiskai zināšanai, zinātnei, dabiskai lietai un pārdabiskai iejaukšanai no svētā gara universitātei. Tev ir jāiemācās ikdienā ieskrūlēt visus mehānismus, lai tu vari, ja tu vairs nesaproti, kā fiziski apturēt vai vadīt lietas, tev ir jāieskrūvē garīgās lietas, kuras sāk strādāt. Viņi saka, jāieslēdz. Jo viss resurs ir tevī. Un ļoti svarīga nākošā frāze. Jo Tēvs vairs mūs, Tēvs, debes Tēvs, vairs mūs neatdala no sevīm. Viņš mūs neatdala. Tur, kur Jēzus runā ar viņiem, viņš vēl ir atdalījis. Jēzus nav bijis krustā, Jēzus nav nekādas derības, nav nekādas bībeles, nekā nav. Un Jēzus vēl nav bijis uzvarā. Un mēs, kas lasam, nedrīkstētu, godīgi sakot, pievilkt viņa vārdus, kuras ir izteikti tur, pie savas ikdienas dzīves tagad. Jautājums, vai viņi tie vārdi man ir noderīgi? Jā, jo viņi ziniet, ko dara? Jēzus vārdi reprezentē mūsu šodienas nākotni. Viņš saka, varētu būt tā. Tie vārdi saka, ka šis jau ir fakts, tagad es jau runāju pēc likuma, pēc fakta. Mēs jau esam viņa pasaulē. Mēs esam pilnā pieejā, mēs jau esam svaidījumā, mēs jau esam resursā, un mums tagad jādomā tālāk, ko mēs ar to darām, kā mēs to darām. Tur, tajā raksturvietā, kas ir super raksturvieta, vēl nav. Tas ir Jēzus kabatā, bet nav uz cilvēkiem. Un tā ir būtiska atšķirība. Tur nav, šeit ir. Ko darām mēs? Tātad, ja es nodarbojos ar mūzikas instrumentu 30 gadus, es to daru. Vienā reizē es to nedaru 10 stundas no vietas, bet es to daru, kad es mācos katru dienu, stundu, 2, 6, bet es to daru katru dienu. Un es arī saviem audzēkņiem mācu, ka labāk ir pieiet pie tava instrumenta, kas dažs labs ir mācījies bišķiņa pie manīm arī, ka labāk ir pieiet pie instrumenta, kaut vai 5 minūtēm, bet katru dienu, vai 5 minūtēm, bet 10 reizes dienā. Tas variants. Nekā 1 reizi uz 10 stundām un gatavs. Tā nebūs. Un mēs pat, kad esam tādā nometnē darba sevī, mēs to instrumentu neliekam kastē iekšā, viņš stāv ārā. Teiksim, 1 mēnesi tas instruments stāv ārā, mēs vienkārši viņu paņem, viņu uzspēlēju, sajūtu, izsaprotu, izdzīvoju, izgriežu caur savu garu un nolieku. Pēc 2 stundām atkal pieeja klāt, izgriežu, absorbēju, apsaprotu, sajūtu un nolieku. Un tā daudz reizes, kamēr tas kļūst pār manīm. Un tagad paskatieties uz sevīm. Tie cilvēki, kuri zina, ko nozīmē lūgt garā, kuri zina, ko nozīmē svaidījums, kuri zina, kas ir lūgšana mēlēs un tā tālāk, jūs variet ievērot, ja jūs kādu laiku to neesiet darījuši, viņš ir nolicies malā, tas instruments, kastē.
Jūs viņu ielikuši kastē. Kādu laiku neesiet pa slimniekiem lūguši, tas instruments ir kastē. Kādu laiku neesiet priekā dzīvojuši, tas instruments ir kastē. Un jums vienkārši ir jāmaina domāšana. Jo kādam ļoti izdevīgi, ka viņš ir kastē. Nav koncerta. Nu, saprotiet? Jums vajag izpakot. Jēzus, viņš nāk iekšā mūsu dzīvē, tad, un kristietība, kad to sapratīs, tas būs liela revolūcija, kad tad Jēzus tur ienāca mūsu dzīvē. Mēs lasam šodien to, kas seņem ir noticis. Bet tur gan viņš ienāca mūsu dzīvē un atvēra durvis un pateica, mīļie draugi, no šīs dienas Tēvs jūs vairs neatdala no sevī. Tēvs jūs redz sevī. Tā ir tā rakstu vieta, kad es esmu viņā, es esmu Tēvā, Tēvs ir manī. Un tā ir, atcerieties tā rakstīt Bībelē, ka mēs esam visi iekšā Dievā, ka svētajā garā, ka mēs esam tā. Un tas ir tas, kur resursi vienkārši abnormāls. Nav limita. Limits ir tavās smadzenēs, limits ir tavā pieredumā, limits ir tavu darbību kopumā. Saprot? Tagad tā. Tu metīsi nost tagad darbu savējo. Es tev pateikšu, kā... Nē, tas bija kā draudošais jautājums uzrunāja. Jo es kāpēc uzdot šo jautājumu? Jo es daudz esmu redzējis kristīgajā vidē, kad cilvēki atnāk pie Dieva, viņi ir eiforijā, viņiem tiešām ir šis moments dzīvē. Viņi saka, es gribu tagad, es būšu kalpotājs. Un mūsu uzraudzam, es saku, nē, tev nav jābūt kalpotājam, nomierinies. Tev jābūt Dieva bērnam. Tev jābūt Dieva bērnam. Jo man ir daudz svarīgāk nevis, ka tu nes labelu, es esmu kalpotājs, bet ka tu nes labelu, es esmu Dieva bērns. Un tu esi brīvs. Jo ja tu būsi Dieva bērns un tu sapratīsi šīs te funkcijas, par kurām mēs runājam, kad viss pieliksies, viss darbosies, mācīsies garu universitāti, tad viss būs kārtībā, mēs esam drošībā. Kas notiek citās situācijās, cilvēki atnāk uz draudzi bieži vien, viņi saka, es gribu kalpot. Un tad viņi aizraujās ar kalpošanu, jo jākalpo. Tātad viņu ticība beigās ir tā kalpošana. Viņi nomaina ticību. Viņi iet pa durvīm, uz kurām ir krusts un rakstīts draudze. Viņš iet iekšā un viņš nonāk krusts, draudze, kalpošana. Jauna ticība. Viņš nevis atnāk pie Jēzus. Viņš atnāk uz kalpošanas ticību. Reliģija, cita. Ļoti līdzīgi, tikai garām. Vai ne? Kas notiek? Cilvēks sāk likt biznesu malā, viņam nav balansa. Ļoti vienkārši, viņam vairs nav intereses, viņam zūd interesi. Viņam vairs nav akta, viņš nevar aizrauties, viņam nav aizraušanās. Nav, tāds jēls paliek. Bet kalpotājs viņš ir masīvs, viņam tā liekas. Dažiem jūg ģimene ārā, dažiem ir strīdi par Dievu vārdu, jo nav mīlestības vairāk, nav attiecību vairāk. Labi, es tev nesaku, ka tev visiem draugiem jābūt tādās pašās attiecībās. Man arī ir draugi, kuriem es vairs necēju telefonu, kuri necēju telefonu, kuriem mēs nevaram sarunāties. Diemžēl ir tādas situācijas. Ir kolēģi, kuri neuztver, ko tu domā, bet tā ir pilnīgi normāla transformācija. Lūk, bet ja mēs runājam par to fundamentālo pasauli, mīļais cilvēki, tev īstenībā tieši otrādāk, ja tu atnāc pie Dieva, tev visam ir jābūt kārtībā, jo tu atnāc pie Dieva. Tev tieši otrādāk, tam funktierim, tavam domāšanas veidam, tai mehānikai, tavai izdomai, tev ir jābūt vairāk idejām. Jā. Un tad ir dabiskā platforma. No kurienes idejas? Un te ir tas, kur tu dod godu Dievam. Tas ir tas, ko tu saki īstenībā. Lūk, ir debes teritorija, lūk, mans resurs, lūk, es saku, Dievs, tev paldies, viņš ir mans kungs, jo viņš man iedeva informāciju. Kas to informāciju sagramoja? Viņš? Nē. Tu uz šīs zemes esi viņa pārstāvis, tu esi viņa ambasadors, tu esi viņa apustulis, vēstnieks. Tu esi tas cilvēks, kurš pieņem informāciju, viņš viņu apstrādā, ja vajag nodibina komandu, ja vajag izdomā, kā to darīt, ja rada mehānismu un nes ienākumu. Varbūt, jā, tavā dzīvē
ir jāmainās cilvēkiem, ar kuriem tu esi kopā. Publikai, ar kuru tu uzrunā. Sistēmai, ar kurā tu strādā. Biznesam, investīcijām. Bet tas ir tavs dzīves gājiens. Tā ir tava zemes dzīve. Un tur jāvar izskait. Dzirdiet mani? Ir ok? Paldies par jautājumu. Tas ir labs jautājums. Mēs dzīvojam tādās, jo mums ir kaut kur dziļi iekšā, varbūt liekas, kad ir tā iepotēts, ka tikai debesu valstība. Nu nē, debesu valstība viņa vairs nav jāsasniedz. Viņa ir šeit, tā debesu valstība. Jums ir ar savu dzīvi jāparāda, cik debesu valstība ir kolosāla. Ja mēs visu laiku, un tā ir tā nākošā tēma, ja mēs gribam, mēs tā kā, kristietībā ir iegājis tāds stereotips, ka darbs nav pabeigts, bet kaut kas būs. Tā kā, mēs trešdien, man liekas, par to arī runājām, kad viens no kristietības tiem falšajiem, trigeriem ir, kad mēs nezinām, kad nāks Jēzus. Mēs nezinām, vai mēs būsim gatavi. Mēs nezinām, kad tas brīdis būs. Un tāpēc mēs tā kā negribam dzīvot šodien vairs, un mums nav jēgas būvēt ne biznesu, ne domu, neko. Varbūt, ka rītā nāks Jēzus. Un kas atnāk cilvēku dzīvē, atnāk kristīgā bezatbildība. Jo man taču neko nevajag. Tad es kačāšu garu tikai, iešu uz baznīcu, lūkšos, likšu svecītes, nu un tā tālāk. Bet patiesība ir otrādāka. Viņš atnāca, lai tu tagad dzīvotu. Un mēs nedarot neko, mēs sakam slīdēt lejā. Lūk, ir tā problēma. Tavam vīram vajag sievu, bērniem vajag mammu, uzņēmumam vajag vadītāju. Bet ar normālām smadzenēm, normālu sirdi. Politikai vajag deputātus, es nezinu, saimas cilvēkus. Mums vajag Latvijā vajag prezidentu, kurš ir spējīgs ar atjaunotu prātu, saņemot no debesīm, no tēva, kurš viņš neatdala viņu no tēva, saņemot, kā vadīt valsti. Nē, mēs kristieši aiztaisam durvis, aizsitam logus cietu, mēs sakam, nē, mēs lūksim tikai garām. Viss. Beidzās. Tas ir ideālais variants, ko mūsu ienaidnieks panāk, ir ieskaidrot, ka nevajag neko. Ja tu esi slims, tev jābūt ir veselam, un tā tālāk. Ja tu esi slims, jā. Kas tā? Slavu Dievam, paldies. Ne, tavs jautājums, super. Jā. Un tas te ir tas moments, es gribu tomēr atgriezties par to Svētais Gars pēdējā laikā ļoti tad divas tēmas, kas mums draudzē ir gadu gājušas. Tad viena tēma bija saprast, kad nav apokaliptiskā stāvokļa, kad mēs esam nenosodīti, bet atpirkti, un ka mēs esam iekļauti, nevis izstumti, un kad netiks dalīti āži un kazas, un nedod Dievs vēl dzīta spalva nost, un mēs tur, kas saka, nu tā tālāk un tā tālāk. Un mēs esam lielu darbu izdarījuši kā draudzi, attīstoties un veicot kopā ar Svēto Garu vārdu metanoja, jauns prāts. Es atkārtoju, tad, kad tu esi izgājis ārā forma beigusies, neesi ilgi spēlējis saksofonu, tad, protams, vieglāk ir iet ar jaunu kursu pār tavu galvu, ar jaunu kādu ziņu un pamācīt tev bez gara kādu jaunu domāšanas veidu. Un tas ir tas, kas, manuprāt, ir mums jābūt uzmanīgiem, lai mēs saprastu, kas tā ir pa mācību. Un šāda te problēma ir bijusi visas kristīgās, jebkura uzņēmuma, jebkuras dzīves, jebkurā pasaules uzbūves, jebkurā plāksnē, vēsturiski, jebkurā plāksnē.
Ja mēs pat skatāmies tur Romiešu impēriju, mēs skatāmies uzreiz tur Grieķi, mēs skatāmies tie helēnisti, tie romieši, tā ir pilnīgi divas dažādas domāšanas veidi. Tad mēs skatāmies Izraēla tauta, tas ir vēl cits domāšanas veids. Tad viņi sauc tos tur kaut kādus tur pa pagāniem, tas ir vēl cits domāšanas veids. Šodien tas pats. Šodien mēs varam domāt. Mēs šodien stāvam priekšvēlēšanu laikā, un mums ir politiskas partijas, un katrai politiskai partijai kaut kāds punktu skaits, ko viņi taisās izdarīt. Un ja tu neesi tajā mācībā, ja tu neesi tajā gremdējies tajā mācībā, nu tev ir citi punkti kaut kādi galvā. Un ja tu esi švakiņš tajā, ja tev nav komuna, ja tev nav cilvēku, un tev atnāk kāds un iestāsta, reku ir jauna interesanta koncepcija. Un tu tiešām? Un sākās tuk, un jauna interesanta koncepcija. Viss, tu esi piebāsts jau ar jaunu interesantu koncepciju, kura nav debesu valstība. Bet ja tu gribi debesu valstību, tad es tev saku, uz debesu valstību ir jātērē laiks, ja tu gribi viņu aktīvi. Tas nenozīmē, ka tie, kas netērē, tie ir izmesti miskastē, viņi ir nederīgi, viņi nav kvalificēti, bet ja tu gribi būt tur, tajā stāvoklī, kur tu kaut kādu lietu no debesīm, tu gribi, lai telefons strādā garīgais, viņš vienkārši jāuzlādē. Un tev ir jābūt tad riskam, jo varbūt tev nesanāks. Un vienīgais tavs risks ir tavs kauns, tev pašam pie spoguļa. Bāmis, man nesanāc šodien. Kas tev? Aklais neredzēja. Ak, Dievs. jā. Apmēram tā. Un es domāju, ka tas ir jau universitāte, kura nāk no svētā gara. Tā ir svētā gara skola. Un tas ir tas, kur viņš gaida nevis kritiķus, bet viņš gaida darītājus. Ļoti labs posters no tevi, tu man atsūtīji. Evita man atsūta tādu posterīti. Viena kaudze, milzīga kaudze cilvēkiem, kas bija kritiķi, tad otri bija, kas otrie bišķi mazāk, kas runā, un trešie ļoti maz, kuri dara. Un visi ir iekļauti Dieva žēlastībā. Visi ir Dieva mīlestībā. Viss ir kārtībā. Čil. Bet tu vari izvēlēties, kurā grupā tu gribi būt. Tieši tu. Un interesanti, ka varbūt, ka tavā somā, ikdienas somā, nav vajadzīgi ieroči, kas ir saistīti ar atomu karu. Bet tev ir vajadzīgs sēņu nazītis. Jo tu esi mežā un sēnes lasīsi. Saprot? Bet tev tas nazītis ir vajadzīgs. Man varbūt ir vajadzīgs tur, es nezinu, neko izdomāt. Dārza šķērs, ja, nu? Saprot? Un te ieslēdzās tas, ko tā viena tēma, tad mēs ilgi runājuši esam par to, kad ir vecā sinodālā beigusies pasaules uzbūve, un par to ir parūpējies Tēvs debesīs un Jēzus. Viņš mūs ir ienesis jaunā pasaules uzbūvē, kas ir debesu valstība. Un šeit mēs esam tajā, bet jautājums tas, ka draudze guļ, kristietis guļ, viņš nerīkojās. Es nesaku pa visiem. Bet, ja mēs gribam uzzināt vairāk, mums ir jātērē uz to laiks, mums ir jāplāno, mums ir jāredz, mums ir jātrenējas, mums ir jāveltī sistemātisks darbs. Tālāk. Svētajā garā svaidījumā pēc definīcijas tu neieju un neizēji, tāpēc, ka tavu svētību un žēlastību par tevim ir izlieta. Un kopš 50. dienas Jēzus augšām celšanās mēs esam zem pieslēguma. Un katrs cilvēks, kurš grib, tas liels jautājums tajā brīdī, grib, viņš var saņemt kristību ar svēto garu. Katrs cilvēks var saņemt runāšanu mēlēs. Katrs cilvēks var iestartēt pārdabisku darbību. Katrs cilvēks šīs planētas. Bez nekādiem nosacījumiem, likumiem tā tālāk. Un, diemžēl, bieži varbūt mēs arī to redzam. Mēs redzam vienas sistemātiskās mācības, kas aizliedz cilvēkiem to darīt. Ir arī tādas sistemātiskās mācības, kas aizliedz cilvēkiem vakarēdien, tur draudzē pieņemt un tā tālāk. Bet tas ir cilvēks. Bet tas, ko mums vajag saprast, kad ir jāmācās par svēto garu, mums jāsaprot, cik varam mēs būt praktiski, funkcionāli ar Dieva klātbūtni šeit uz zemes. Tagad. Un tas ir darbs. Tajā brīdī, kad savā dzīvē es sapratu, ka es neesmu ne ārā, ne iekšā no svētā gara, ļoti daudz kas izmainījās manā dzīvē. Es kļuvu brīvāks, man pazuda tādas bailes, jeb šaubas par to, ka es neesmu Dieva izmantojums. Izmantojums labā nozīmē. Ka caur maniem varētu neplūst, ja pat es nejūtu.
kad varētu neplūst Dieva spēks. Un šādas te visas kompleksas lietas, ko negatīva mācība manī bija atstājusi, izzuda. Un tad, kad es sapratu, kad vienreiz iegājis ar Jēzu kopā, es vairs nekad neiziešu. Jo Tēvs neatdala mūs no sevis. Viņš nevar pat pret sevīm iet. Mēs esam viņa ķermenis. Nu, iedomājies patiešām, kad mēs esam Dievā, mēs esam viņa miesā. Tāpēc, ja kaut kas neiet, gluži tas kā vīrus. Ja mums kaut kas mūsu bērniem, mēs esam tā kā asins ķermenīši, ja mums kaut kas dzīvē neiet, viņam jau tas ir kā uzbūvēja, kā miesai, vajadzīgs dakteris, vai ne? Un te ir tas moments. Mēs esam viņā. Kas mums jādara? Tas ir tas, kas mums jādara. Tā ir tā otra lieta, ko Svētais Gars jau mēnešiem ilgi, viņš man saka, Denis runā ar draudz pa svaidījumu. Bet es nezinu, kā ar jums runāt, es nezināju, kā to darīt. Bet es redzu, ka pats Svētais Gars vienkārši sāk vilkt to ārā, jo viņš ir mūsu skolotājs, tā ir mūsu garantija. Es redzu, ka trešdienās mēs sākām runāt jau par šīm lietām, vairāk svaidījumu, vairāk tās, kas ir kristība, kas ir tā. Mīļie, draudze šodien būs spēcīga un Dieva slava būs tikai tur, kur ir klātbūtne, tikai tur, kur ir svaidījums, tikai tur, kur ir lūkšana mēlēs, tikai tur, kur ir nebaidīšanās, kur ir harizmātiska darbība, kur ir pilna uzvara. Tas ir tikai viens ceļš, cita ceļa nav. Savādāk mēs esam pulciņš ar jaunu apmācību vienkārši. Interešu pulciņš. Tas nav tas, ko es gribu darīt, piedodiet. Un to arī negribu to darīt. Okay? Nogurāt jau nedaudz? Ne? Halleluja. Vai jūs esiet naktī pamodušies, runājot jaunās mēlēs? Kādam ir bijis kādreiz? Tā kā tu miegā guli un pēkšņi tu tā kā lūdzu mēlēs vienkārši nav tā bijis. Sen. Un tas ir forši. Jo tas liecina, ka tavs gars zemapziņā kaut kas notiekās pats pa sevi. Man ir bijis tā, kad es pamostos vienkārši, es jau runāju mēlēs. Wow. Es saprotu, ja tev ir nekristīga sieva blakus, tad varētu būt liela jautājuma. Bet tad jau arī ir interesants jautājums, kas tur notiek. Saprotu? Un reāli šitā, teiksim. Nu, tātad, ko es gribēju to jums ilustrēt? Es gribēju teikt, ka Dieva klātbūtne, kad Svētā gara, tas vienkārši jums ir jāpraktizē. Jums jāsāk to praktizēt. Jo tas audzē jūsos spēku, tas audzē jūsos klātbūtni. Jā. Tad noteikti es ievēroju, kad ir lietas, mēs steidzamies, mēs skrienam. Bet ja tu gribi sakārtot garīgas lietas un tu esi gatavs tam veltīt laiku savā dzīvē un tev ir jāiet miera ostā, ja miera telpā, kurā tu saņem no tā Dieva konkrētas lietas, tad tu viņus fiksē un tad tu viņus reāli sāc īstenot. Nav vienkārši tā, ka man atnāca ideja. Es domāju, ka Dievs dod idejas ļoti daudz. Mēs vienkārši pie viņām nepaliekam. Mēs tā kā viņas nefiksējam, neko nerealizējam. Jo tur ir divas skatuves, jeb divi posmi tam. Viens varbūt, ka tev jādara, otrs, ka pats Dievs darīs. Vienkārši tās lietas uz priekšu. Bet tev viņas jāvēro, tev jāskatās, jo tu viņas nepiefiksēs. Vismaz tev ir jāskatās uz savu dzīvi ar gara acīm un jāskatās, reku, ir kaut kādas izmaiņas vai nav. Iet uz priekšu vai neiet uz priekšu. Un ja neiet uz priekšu, tas cits jautājums, bet Dievs tev vedīs uz priekšu. Dievs ir progresējuši, Dievs ir pavairojošs. Saprotiet, Dievs ir vairāk. Noteikti ir jālūdz mēlēs, un noteikti ir es zinu, kad ir tādi kaut kādi, varbūt kāds ir gājis tādiem reliģiozākiem, tādiem dogmām cauri, kad ir konkrēta vieta, konkrēts laiks lūkšana. Es atkārtošos, kad mēs netiekam ielikti vai izņemti no konservu buņģes. Mēs esam svaidījumā. Mēs īstenībā mums tā pieeja ir 24/7. Jo mēs būsim komfortablāki klātbūtnē Dievā, jo mēs nesīsim spēku vairāk uz priekšu. Es zinu, ka mēs trešdien pieskārāmies, bet pārējie, vai jūs ziniet, kas vispār un kāpēc
Jēzus pieminēja tādu jēdzienu kā apustuļi, vai mēs runājam par apustuļu, tāds jēdziens kā definīcija apustuls. Kas tas tāds vispār? Jā. Tāpēc mēs redzēt, atkal mēs nonākam tajā punktā, kad mēs, ko mēs atkal runājam par Romas impēriju, un kur mēs kā kristieši tagad, kuri piesit tā kā, Jēzu krustā, ka mēs slavējam romiešu. Neslavējam mēs romiešu, bet, diemžēl, Jēzus runāja par šīm lietām tajā brīdī, vēsturiskā punktā, un viņš runāja par sabiedrību tajā virzienā. Tāpēc viņš, kad iet runa par apustuļiem, tad mēs runājam, kad apustuļi bija šī te vēstnieki. Un tad, kad mēs runājam par sevi, mēs runājam tā kā par apustuļiem, jo mēs esam vēstnieki šajā zemē, šī pasaulē jau, kā viņa valstības pārstāvi. Jā, Dieva valstības pārstāvi, un tas ir ļoti būtiski. Jo, kad mēs runājam par Romas impēriju, viņiem bija tāds princips, kad viņi iekaroja zemi, pagānu, kādu citu teritoriju. Viņi ieraudzīja, kad ar fizisku iekarošanu nebija viss gana. Bija vara, bet cilvēki turpināja dzīvot pa savam. Un cilvēki nebaidījās no Romas, viņi nepieņēma viņu kultūru un tā tālāk. Un viņi saprata, kad ir vajadzīgs uzart zemi, garīgi. Romieši to saprata. Mēs to nesaprotam. Viņi saprata, ka vajadzīgs ir sabiedrību mainīt tā, lai kad romietis ķēniņš, piemēram, atnāk, vai armija atnāk, lai viņi jūtās kā mājās. Un tas ir tas, kā zem jūsu kājām. Ir tā kā mājas, viņam tā kā jūtās. Un tā doma ir tajā, kad mēs runājam par apustuļiem, šodien par draudzi, kristīgo organizāciju, ticīgajiem, brāļiem, māsām, debesu valstī, mūsu uzdevums ir radīt šo zemi tā, lai kad pieņemam, ka Jēzus nāk kā ķēniņš, lai viņa kājām ir kur nosēsties tādā teritorijā, kad visa pasaule ir saskārusies, sastapusies ar viņa milzīgo žēlastību, mīlestību, zina viņa principus, viņa dzīvo tajā, viss ir pabeigts, izdarīts, sakārtots. Kā tas bija tas salīdzinājums, kā vispār uz ko gāja runa. Tātad apustuļi, mēs esam tie cilvēki šeit uz zemes, kuriem ir jāsagatavo šī pasaule, vienkārši mēs radam teritoriju. Mēs viņu aparam, sakārtojam, vidi, cilvēcības, sajūtas. Jo, ja kristietība ieies iekšā sabiedrībā, mēs neredzēsim ne vardarbību, ne karus. Mums nebūs problēma. Normāli kristietības runāja, ne par krustnešu kādiem lietām. Ja mēs zinot Dievu, kurš ir mīlestība, ja mēs sāksim cilvēkiem reprezentēt, nevis tikai stāstīt par viņu, tā ir liela atšķirība. Jo mēs reprezentējam tur mīlestību Dievu, tur, kur arī nav izdevīgi. Tā rakstu vieta, ka mēs reprezentējam Dievu tikai tiem, ar kuriem mums ir forši par to parunāties, bet ir ļoti daudz vēl cilvēki, kuri nemaz negrib dzirdēt neko par to. Un vai tad tu vari viņam pastāstīt mīlestībā, ka Dievs ir labs, ka viņš ir labs Dievs. Un bieži vien tu satiksi varbūt ticīgs cilvēks, kas sev tā sauc, kuri nezin, ka Dievs ir labs. Jā, tas ir praktisks jautājums. Šodien mums ir praktiski. Tātad jautājums ir tāds, vai par cilvēku, kurš negrib, ka par viņu aizlūdz, ir jāprasa atļauj aizlūgt par viņu ar roku uzlikšanu. Ir ļoti labs jautājums. Neskaitāms reizes dzīvē esmu bijis abās pusēs. Man ir licies vienā pusē, varbūt jūs sevi saredzēsiet tajā, ka man ir licies, ka man obligāti pa katru cenu tas cilvēks ir, kā saka, jāatved pie Jēzus, rokas viņam jāuzliek. Un ja es neredzēšu, ka viņš ir izlījis asarās un rokās gaisā, es nebūšu tā kā apmierinājis viņš nebūs glābts un nebūs tās sirds mierinājumi. Kam? Jautājums. Kam? Man. Un
tas, ko es esmu, tātad vēl man patīk par šo runāt ļoti. Es vēl biju par šī. Tad tieši esmu arī redzējis, iesim tālāk, esmu arī redzējis dažādas mācītājs, kalpotāji, kur pa katru cenu viņam ir tev rokas jāuzliek un jāizlūdz tevi. Un tu jau esi nogurs, tu esi jau nogurs, tu gribi jau mājās iet no tā dievkalpojuma, vai viņš vēl uzliks tev rokas vēl virsū, viņš lūgs pa tevīm, un tu jau esi, kas saka, tev jau neviena nācija vairs nav. Ja? Un tas ir un es par to gribu teikt tā, jāmar atšķirt, kur ir tas ego, un ja tu esi garīgs cilvēks, tev ir jāvar to dzirdēt. Jo tavu cīņa ar tavu egoismu, viņu visu mūžu būs. Tā ir. Tie esam mēs. Mazāk mūsu, vairāk Dievu gribētos. Ja? Un mēs cīnamies ar savu ego. Mēs cīnamies caur to ar savu reliģiju. Jo mums veidojās jaunas dogmas un tā tālāk, tā tālāk. Un jo mēs sapratīsim, ka īstenībā tā aizlūkšana, Dievs ir. Dievs pabeigs savu darbu. Viss būs labi. Ja tev tikai konkrēti svētais gars, nesaka, nē, šitā jādara. Un tu redzi atsauksmi tajā cilvēkā, sapcītu, tad tu redzēsi darbību. Ja? Tad paturpināšu līdz galam. Vai tev būtu jādara? Zini? Nē. Tā arī pierakstīsim. Jo es vienkārši atcerējos, stāv man 2 sātanisti. Viņi tā domāja, ka viņi sātanisti. Puišeri, kas viņi pa sātanistiem? Arī tieši mēs tikko no Krakavas atgriezāmies, un es tieši, manai meitai tā rādīja, redzes šitā stūra stāvēja, tur vienam salauzta roka, uz vietas auga, vienam tur uz tā paša stūra muguru dziedināja Dievs, jo es biju nākošajā dienā arī tajā pašā vietā, un cilvēki nāca liecināja viņu. Burtiski bija tā, kad iepriekšējā dienā bija tādas lūkšanas un uz ielas. Un tad nākošajā dienā cilvēki nāca, jau ejot garām, nāca stāstīt citiem cilvēkiem, kad viņš lūdza pa manīm, man vairs nesāp, viss notika, redziet, es varu liekties. Un tā tālāk, un tas bija labākais evaņģēlijs, kā tu varētu piedzīvot. Bet ļoti labi atceros to mirkli. Tu tā kā uz maliņas tādas stāvi. Ja tu gribi, lai tas cilvēks to Jēzu pieņem, jo tajā brīdī tu tici, ka viņam obligātā tas pantiņš jānoskaita. Un tu domā, ka es varētu viņu tagad ar gudriem vārdiem viņu apvārdot. Tūlīt jau būs. Un tad tu sāc pierādīt, un tad tu rakstu vietas sauc. Reāli, cilvēks vispār nemūžam Bībeli nav lasījis. Viņam skaita tur, bet Pāvila vēstulē 35. 80. pantā ir rakstīts, stāv rakstīts. un tas cilvēks tā pagaidi, kas tur ir, ko čuknutī, ko viņi grib no mani. Un tajā brīdī tu nē, kaut kas nav īsti līdz galam, nav kaut kas nav rītīgi. Un tad svētais gars sāk runāt. Un man bija tieši tā, svētais gars saka, stop, ko tu gribi panākt? Tu gribi uzvarēt viņu? Vai tu gribi reprezentēt mani? Un tajā brīdī tev tā mute pagriežās un tu saki, hei, tu negribi, tu nemīli Dievu, tev Dievs neinteresē, ceļš tie jaunie sātanisti, tie puišeļi, es saku, ok, viss kārtībā, tev jāzina, bet ja tu nemīli Dievu, Dievs, tu domā, ka viņš tev nav interesants, tu viņam esi ļoti interesants. Tas ir labā vēsts. Labā vēsts nav pakļaut tevi ticībai. Labā vēsts ir pastāstīt, ka, ja tu negribi pakļauties, tu esi dunduks, tik un tā viņš tevi mīl, tik un tā viņš ir paņēmis tevi, tik un tā viņš tevi piepildījis, tik un tā viņš tevi ir atpircis un uzdāvinājis tavu dzīvi. Tā ir labā vēsts. Un tajā brīdī tavs ego tā kā iet projām, tev nav obligāti jāpierāda. Un tad, ko es saku, un tas ir no gara parasti, kad, no sirds, gribēju teikt, nevis no gara, no sirds. No sirds. Arī par slimniekiem Jēzus iežēlojās. Ja tu to cilvēku mīli, vai tu esi spējīgs tajā brīdī viņu mēģināt saprast, vai tu viņu mīli, vai tu dzirdi, un tu vienkārši saki, ok, tu negribi, bet vai tu ļausi man
par tevīm aizlūgt? Vai tu ļausi man aizlūgt par tevīm, jo es gribu tevi svētīt? Nekas vairāk nav vajadzīgs. Jo tajā brīdī vienkārši, kad tu svētī cilvēku, jebkurš cilvēks grib svētību. Normāls. Neviens negrib lāstu. Un tu vienkārši saki, ok, tu gribi svētīt. Es gribu tevi svētīt. Jo es ticu, ka Dievs tevi svētīs. Un es esmu redzējis 95% gadiem, kad cilvēki vienkārši saka, jā, protams, lūdzu. Ok, ja tu domā, vai okay, ja tu uzskati, ka Dievs man... Ja tu esi tāds idiots un stāv un lūdzu pa manīm, nav problēma. Jā. Un tajā brīdī vienkārši tu, ok, bam, Tēvs, paldies tev, es svētīju. Un tu redzēsi, ka Dieva klātbūtne atbrīvosies. Un ja šī kristietība aktivizētos tādā virzienā, mēs redzētu ļoti izmainītu vidi. Ļoti izmainītu vidi. Mums nav jāmaina cilvēki, jāpakļauj, es nezinu kam. Mīļie draugi. Un te ir tas moments, kur ieslēdzās gara pasaule, kurā brīdī ieslēdzās spēks. Un tā ir tā vieta, kur viņš ieslēdzās. Viņš neieslēgsies tuvā tur kambarī, lūdzu, kur tu gribi. Ak, Dievs, viņam nav tāda sadalījuma. Trolejbus, tramvajs. Tramvajā drīkst, trolejbusā nē. 5 no rīta drīkst, 5... Jā, to tad nedrīkst. 5:30 drīkst, lūgt 9 nedrīkst. Mīļie draugi. Tā nav. Viņš ir iekšā, viņš ir aktīvs. Jā. Tā kā... Un nevienmēr jau arī ir, kā saka, tāda tradīcija jānāk. Tu jau vari vienkārši cilvēkam uzlikt roku, un viņš ar sevi uz Dievu klātbūtni, tu vari vienkārši cilvēku aprunāties, un varbūt tā dzīve izmainīsies. Vienkārši. Un es bieži vien saku, Dievs tev mīl. Vienkārši es saprotu, ka tu to nespēji aptvert, ka tu esi sarūktināts, ka tev ir smagi tagad, ir kaut kas noticis dzīvē, bet es zinu, ka viņš ir ar tevīm, viss atrisināsies, viss būs, bet tiešām tā ir. Viss atrisināsies. Tavā dzīvē arī viss atrisināsies. Viss būs labi. Ir grūti šobrīd? Jā, iespējams. Ja tu gribi tagad iespaidot šo situāciju, nāc pie mums, ok, nāc uz dievkalpojumiem. Nāc, zvani man, tiksimies, runāsim, lūksim, ja vajag, darīsim kopā, zvani draugiem, zvani, kas ir anointing, svaidījuma cilvēki, kur ir ar tevim uz viena viļņa. Nezvani tiem, kuri nav. Ja tev ir grūtības, tu sāc zvanīt cilvēkiem, kuri nav gara pasaulē. Skaidrs, ka tu dabūsi coachingu kārtīgi. Un tas tev būs pa kreisi. Bet ja tev ir grūti, un tev vajag atbalstu, tev vajag paplašinājumu, tev vajag streču, tev vajag garīgo izrāvienu, mīļies cilvēki, tev roku uzlikšanu iespējams vajag. Nav problēma to. Ejam tālāk. Tas tevi iekurbulēs, tas tev palīdzēs, tas tev paplašinās tavu telpu. Un sāc krāt. Ko tu zini par to? Ko tu zini par šo? Moška nesanāca mīnus. Tad tur nē. Pagaidām es nolikšu malā. Tā to dara. Tas ir process, vai ne? Jā, es domāju, ka šobrīd lielākā problēma tomēr ir, kad mēs kristīgā vidē, pēdējā laikā, kad ir moderni runāt par mācību, moderni šķirstīt bībeli, meklēt rakstu vietas, bet piedodiet, es redzu mūsu draudzē, ka ļoti moderni ir atrast tās rakstu vietas, kuras saka, kad Jēzus ir pilnvērtīgs, ka Jēzus ir darbu padarījis. Bet padarītā Jēzus darba rezolūcija, jeb rezultāts ir svaidījums un Dieva klātbūtne. Ja tas paliek tavā dzīvē tikai kā teorija, tad tu nezini Dievu. Piedod, ka es tā saku, bet tā ir taisnība. Tu zini ar Dievu, bet tu nezini Dievu. Un tas mums ir jāizmaina. Es esmu gatavs ar tevīm lūgt un darīt visu kaut ko un tev mazgāt smadzenes tik ilgi un demonstrēt to, kamēr tu sapratīsi, ka tev ir jāzina pats Tēvs, jo viņš tevi zina. Viņš sauc no debesīm. Bet ar to, ka tu par viņu zini, to nepietiks. Tagad kā es redzu draudzi nākotnē? Es redzu tāpat kā pirmā draudze. Un varbūt jums liekas, ka mums vienā telpā šeit jāsaspiežās 10 000 pipariem, bet pirmā draudze gluži tāpat kā šodien vispār ir tendence tāda, ka lielas mega draudzes viņas sastāv no mazām draudzēm, no šūnām tādām kā
50, 100 cilvēku, nu, teiksim, vienībām, kas ir apvienojušies vienā lielā. Un es neizslēdzu, ka mēs tiksimies, tas redzējums ir tāds, ka mēs tiksimies vienreiz pa 3 mēnešiem lielā stadionā vai kaut kur viss kārtībā. Un es ticu, ka mēs apvienosimies mācītāji un draugi, un mēs visi tiksimies, jo Latvijā patiešām ir ļoti daudz foršu draudžu un mācītāji, tas pats Alans ir, un ne tikai. Un ir Menču ģimene, un Parjants, un viņi ir mūsu draugi. Mēs runājam par līdzīgām lietām, par debesīm mēs runājam. Cilvēki vienkārši izvēlās būt ar vieniem kopā vai citiem. Ļoti labi, viss kārtībā. Mēs varam apvienoties, tikties kaut kādos īpašos notikumos. Mūsu mājas draudze ir nosaukums ļoti daudz mazām draudzēm, saucamajām mazām. Un es redzu mūsu nākotnē, ka mēs būsim nosējuši Latvijas teritoriju un tālāk ar šādām te grupām, un gluži par šūniņām viņas nevar nosaukt. Šūniņas tās nav, mums daudz lielāks būs tā saimniecība. Jā. Okay? Bet tas ir tā, un es gribu, lai saprotiet, ka Efesas draudze, piemēram, ja mēs lasam Bībeli, Efesas draudze jau nebija tūkstošiem cilvēku. Viņa nebija tik daudz, nemaz tik drausmīgi daudz pirmās draudzes, viņas nebija liela kustība. Efesa bija 150, 250 tūkstoši cilvēku vispār. Cik es nezinu, cik Liepājā ir populācija, es nezinu, šobrīd. Kādā no mazpilsētām? Nu labi, priekš tā laika, restīvi, mēs runājam par tādām, labi, tā bija liela priekš tiem laikiem, bet tas ir 150 līdz 250 tūkstoši kaut kāda cilvēku plūsma, kas bija. Kas tad bija tā pirmā draudze? Viņa bija, cik viņa bija. Varbūt tā bija lielākā organizācija. Tāpēc draudzei ir jēga tikai zem svaidījuma, to es gribēju teikt. Un viss, ko mēs vēsturiski redzam, kad ir pavadīts ar svaidījumu. Un tas ir tas, ar ko atšķirās no tajā laikā pagānu mācības un tajā laikā no farizēju mācības. Jo farizējiem nebija spēka, bet kristiešiem bija spēks. Pagāniem nebija spēks, bet kristiešiem bija spēks. Un kristietība, jeb gremdēšanās svaidījumā, svētajā garā, tas atšķīra cilvēkus. Tas, ko es gribēju šodien vēl jums par to pateikt, kad redzi, tavs domāšanas veids, viņš ir jākurbulē. Tātad caur es teicu par garīgo, kad jums ir jākurbulējās iekšā debesu valstībā, jo jūs esiet debesu valstības vēstneši, apustuļi, ja gribiet sauciet to tā, kuri šo zemi uzar debesu valstībai. Jums ir jāpraktizē šī te garīgā tehnika ar visiem izrietošām sekām. Tas ir slava, pielūgsme, ja gribiet, tā ir lūkšana. Tā ir lūkšana mēlēs, tā ir risināšana, tā ir momentāla lūkšana mēlēs. Mēs arī praktizējam to, ka mēs sarunājamies ar Svēto garu, nevis kaut kur, kaut kā īpaši, bet mēs viņu sarunājamies tiešā veidā. Tagad, uzreiz, man ir vajadzīgs risinājums, es prasu Svētais gars, kas ir, ko man darīt. Ja es jūtu, ka man jālūdz mēlēs, es saku lūgt mēlēs uzreiz, un tas dod rezultātu. Situācija mainās. Tad ir stage, vara, pozīcija. Es varu apturēt vētru, apturēt viļņus, pašķirt ceļu. Tātad, vai man ir tāds spēks? Jā, man ir tāds spēks dots. Tev ir tāds spēks dots. Ja tu redzi akūtu problēmu dzīvē, situācijā, un tu noklusē, tad tā situācija pati pārņem varu. Bet tev kā debesu klābums cilvēkam ir spēks un vara aktivizēt eņģeļus un aktivizēt situāciju. Saņemt no Dieva un dot virzienu tev lietai, teikt, apstājies. Vēju apsaukt, viļņus nomierināt, slimībai aiziet, finansējumu atnākt un tā tālāk. Tā ir cita pozīcija. Un tad ir pielūgsme, protams, ja tu gribi vienkārši pavadīt Dieva labestībā, Svētā gara labestībā laiku, tas ir super laiks, pacel rokas pa debesīm, vienkārši pasaka Dievs, paldies, tev Svētais gars piepildi šo telpu, piepildi mani, piepildi šo vietu, es pateicos vienkārši un sāc pateikties, sāc slavēt, ja tu gribi dziedāt, ja tu māk kādu instrumentu spēlēt, sāc spēlēt,
un lūdzu mēlēs, vienkārši var stundām to darīt. Nav vajadzīgs nekāds worship līderis, nav nekāds orķestrs īpašais vajadzīgs un tā tālāk. Mīļie cilvēki, tas ir norma, tas ir basics, kristietības basics. Izmetiet ārā no savas dzīves fetišu kādam, nomocīt kādu līdz grēku nožēlē un nomocīt kādu, kamēr viņš nokrīt gar zemi no tava roku spēka. To fetišu izmetiet ārā. Ja ticiet man, kritīs cilvēki, gāzīsies gar zemi, viss tas būs. Tas ir normāli, viss ir kārtībā, tikai tas bez jūsu spēka būs. Viss notiek tā, bam! Un dziedināsies, un viss notiks. Ja vajag, notiks. Bet varbūt es pabeigtu to vienu domu, ko es sākumā teicu, kad tas stress nāk no tā, kad ir any moment, kad jebkurā brīdī var nākt Jēzus. Un tas nav tā. Tas nav par to. Tas bija par 70. gadu. Un tas ir šodien noņemts. Un tagad nāks Jēzus. Ja mēs gaidām vispār debesu tādu atnākšanu, mēs noteikti negaidām sodu. Bet mēs gaidām vienkārši pilnu zemes pārvērtību. Mēs gaidām pilnu zemes sakārtotību. Mēs gaidām mūsu īstenībā. Mums ir pirmajiem jāizdara mājas darbs. Teikšu tā. Jā, jāsakārto. Un tāpēc noņem to bezatbildību drausmīgu un tiešām sāk domāt par savu izglītību. Sāk domāt par savu mīlestību. Sāk domāt par savām attiecībām, par savu ģimeni, par savu biznesu. Sāk domāt un būvēt šeit uz zemes labklājības. Pilnīgi jūt, ka svētais gars. Tad svaidījums aizgāja. Draugi, tas ir svarīgi. Un noņemt to drausmīgo bezatbildību. Jums ir jābūt pozīcijās. Jums ir jābūt laimīgiem ar varu. Un ja jūs nebūsiet, kāds cits būs ar varu. Un vienkārši kāds šitāds, jūs var vienkārši apbrīnojam, cik ciešām stulbi un neizglītot cilvēki citreiz tiek varas pozīcijās. Tas ir, bet vajag, lai ir otrādāk. Ir otrādāk, jo tikai tāds cilvēks, kā saka Sālamans, vecā derība, viņš saka, ka tauta ir noskumusi no tā, kad ir slikts, neapgaismots vadītājs. Latviski runā tā vienkārši. Cilvēki ir noskumuši, viņiem ir grūti, tāpēc, ka tas cilvēks ir ļauns burtiski. Viņš Dievu nezina. Bet ir ļoti labi, ja ir cilvēks, kurš ir dievbijīgs, kurš zina Dievu, kurš nes gaismu, kurš domā par cilvēkiem. Piemēram, Filipiešiem 3:20. Tiem, kas saka, kad mēs neesam šobrīd debesīs, sakiet, lūdzu, kam tad Pāvils to raksta? Kaut kādiem citiem cilvēkiem, tad viņš saka, ka mūsu piederība ir debesīs. Burtiski melns uz balta. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju. Viņš saka to līdz 70. gadam, tas ir Pāvils, kad to teica, bet pati būtība. Visi tie 40 gadi, kad Jēzus augšām cēlās, viņi jau tad zināja, kur viņi atrodas, kur viņi dzīvo. Mūsu piederība ir debesīs. Kā viņš to saka? Mums, mēs varam teikt, mums šodien, mēs esam debesīs. Kāpēc viņš to tā saka? Tās nav debesis? Kāds gudrs teologs man nāks skaidrot, tās nav debesis. Nē, Denis, tas bija cits kaut kas, ko viņš bija domājis. Nē, tur ir rakstīts debesīs. Nē, tas nav viņa bībelē rakstīts, nav viņa debesīs. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām. Un skaists, vispār, ja gribiet, es palasīšu parastā tulkojumā, bez nekādiem paplašinājumiem. Parastā bībele. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju. Jēzu Kristu, tādu kungu Jēzu Kristu. Kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Tad pirmais jau šī visā teikumā viņš jau apstiprina un pasludina, kad Jēzus ir pakļāvējis visām lietām. Un tas ir fakts. Tā forma nav varbūt. Vai ne? Tur ir pilnīgi skaidrs, kad vara, spēks, autoritāte ir paņemta jau. Viss ir izdarīts. Mēs esam tajā izdarītā darba piederībā. Mēs esam piederīgi tam.
Tas tiek teikts vispār vēl pirms soda dienas, pirms Jeruzalemes degšanas, pirms visa. Jau tad viņš viņus ieformatēja iekšā tajā modulī. Kur tad esam mēs? Mēs vispār dzīvojam iekšā tēvā, jaunā derībā pēc būtības. Mēs esam iekšā. Mēs esam tā kā kvadrātā, vēl vairāk. Kas neatcerās, tad jūs ziniet, ka, ja mēs runājam par Mūzes derību, tad Mūzes derība ir starp Mūzu un Dievu. Par Mūzu, par Izraēlu, bet ne par cilvēci. Bet Jēzus derība nav starp cilvēku. Jēzus derība ar tēvu ir starp tēvu un dēlu. Par cilvēci, par visumu. Tas ir ārpus Izraēla. Izraēlas kontekstā pat saņem sodu, jo viņiem bija Mūzes derība. Tie, kuri nepakļaujās Kristus glābšanas plānam, viņi paši sevi soda. Viņi nepakļaujās, notiek Jeruzalemes karš. Ja? Viņi paši sevi soda, bet mēs esam iekļauti kā dāvanā. Mēs esam izkrāpti, mēs esam vispār nepelnīti, ielikti Kristus miesā. Mēs esam Jēzus vienkārši ķermeņa daļa. Debesīs. Nav nekāda svaras, nekāda spēka, kas varētu mūs izraut no tā ārā. Tāpēc pat šeit mēs esam piederīgi, kur nu vēl šodien, tur mēs esam iekšā. Cik muļķīgi ir, ja mēs netrenējamies gara spēku, kuru viņš ir atdevis mums. Cik muļķīgi ir tas, ka mēs neņemam to aktivitāti. Un 2. Korintiešiem 5.20, jā, un tā mēs, tad ko mēs sakam, ja 5.19 precizēju, jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanās vārdu. Un 20. Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Mēs esam vēstnieki, par to ir stāsts. Šeit vairs nav stāsts par glābšanu. Šis te rakstu vietas ir, kur tiek izpildīts pravietojuma apsolījums. Šī rakstu vieta pēc būtības nevar attiekties uz mums, bet mēs viņu paņemsim. Mēs no viņas izrausim ārā labumu. Mēs būsim īsti ebreji. Jo šī rakstu vieta ir domāta, viņš saka, tiem apustuļiem, tai pirmai draudzēji 40 gadus, kas bija, viņš saka, jūs esiet ambasadori, jūs esiet vēstnieki, glābiet viņus, ļaujieties, viņš saka, ļaujiet, tur ir tā sāpe, ļaujieties, jo jūs savādāk viņi sadegs, viņi aizies bojā tie cilvēki, ļaujieties, salīdzināties, bet ja mēs uz šo rakstu vietu apskatāmies ar šodienas acīm, mēs varam pateikt, hei, mēs esam vēstnieki, un mēs ejam šajā pasaulē, mēs sakam, daram savādāk. Mēs nesam debesis jums, mēs jūs gribam svētīt, mēs apturēsim lāstu ar svētību, mēs dziedināsim slimības ar svētību, ar Dievu klābūtni. Mēs nesam mākoni, Dieva klābūtnes mākoni ar sevi, savā ikdienā. Lūk tās raksturvietas. Mums ir tēvija, debes tēvija. Okay? Amen. Es domāju, ka šodien beigsim un aizlūksim. Es gribētu lūgt, lai draudze aizlūdz arī par tiem cilvēkiem, kas skatās video. Es zinu, ka tās lūkšanas strādā, mums ir liecības cilvēki raksta, ka bija ļoti svarīgi tā klātbūtne, kas nāk caur kadru, kas nāk caur video. Tāpēc es lūdzu, lai jūs vienkārši izstiepiet rokas, mēs arī caur to nobeigsim dievkalpojumu un es kā draudze svētīsim tavu dzīvi. Vienkārši mēs ticam, ka caur šiem kadriem tava dzīve var tikt izmainīta, ka caur šiem kadriem, caur šiem vārdiem un šo Dievu klābūtni tavā telpā var mainīties, nomainīties atmosfēra. Ja mēs šodien runājam par svētā gara augli, viens no augliem bija prieks, miers, prieks, tad mēs sakam, tavā dzīvē šodien, tavā telpā, lai aktivizējās prieks, miers un mīlestība. Un tas ir pirmais, ko mēs gaidām no debesīm, jo
tālāk runājot, mēs gaidām risinājumu tavā dzīvē, mēs gaidām risinājumu tavās finansēs, veselībā un iekšējā stāvoklī, arī, protams, ārējā situācijā. Tā kā mēs svētījam Tev Jēzus vārdā, mēs pateicamies Tēvs debesīs, un mēs atbrīvojam katra cilvēka šodienas dzīvē Tavu klātbūtni. Mēs aktivizējam svaidījumu, mēs aktivizējam svētais gars, Tavu klātbūtni, katra cilvēka telpā, vietā, mašīnā, lai arī cilvēks būtu jebkurā vietā. Mēs vienkārši sakam dzīvību un augšām celšanos Jēzus vārdā. Un mēs sakam Tavā dzīvē atgriešanos, debesu atgriešanos, mēs sakam Tavā dzīvē gaismas atgriešanos, mēs sakam Tavā dzīvē labklājību un labvēlību. Un es gribu Tev teikt, ka tumsa nav nekad bijusi stiprāka, jo Dievs ir gaisma un Dievs ir labs. Un netici nekad meliem, kas teikt, ka Dievs gribēja mani neveselu, vai Dievs gribēja, lai mana ģimene izjukt, vai Dievs gribēja tik ļoti, lai es kalpoju viņam, kad man ir biznesam jābeidzās. Tie ir meli. Dievs grib tevi svētīt, Dievs vēlās, viņš redz tevi pilnvērtīgu, viņš redz tevi laimīgu. Un viņš redz tevi spēkā, viņš redz tevi labklājībā, un viņš redz tevi labvēlībā. Un tā ir viņa griba, tāpēc mēs Tev svētījam Jēzus Kristus vārdā. Un paldies, ka Tu noskaties šo video un pieslēdzies nākamo sestdienu vai arī brauc klātienē uz mājas draudzi. Mēs Tev svētījam. Atā. Halleluja.